Es jums tagad pastāstīšu, kā visvieglāk nodot informāciju par tirgus veidošanu. Sazinoties ar partneriem. Ko tas mums dod? Kāpēc tas mums ir vajadzīgs? Un kāpēc mēs uz to tiecamies? Un kāpēc tie paši $20 miljoni, kurus mēs sasniegsim, neko nemainīs mūsu klubā, bet tikai iezīmēs nākamo mērķi? Tas ir ļoti aktuāls jautājums, un es esmu sagatavojis informāciju. Tas ir tas, ko mums dod tirgus veidošana. Apskatīsim, kāpēc mēs izvirzījām šādu mērķi. Kāpēc mēs vispār tiecamies uz to? Kāpēc vēlamies kļūt par tirgus veidotāju? Skatāmies no apakšas uz augšu. Pirmkārt, tās ir naudas. Mēs sākam saņemt vairāk. Partneri sāk sajust citus procentus, citu dolāru daudzumu. Tā ir lieliska iespēja, interesanta izvēle, bet ne pats galvenais mums, jo mums ir nopietnāki nodomi. Otrais posms – partnerība ar biržām. Mēs iegūstam drošību un garantijas no kriptovalūtu tirgus mastodontiem, jo šobrīd kriptoindustrijā nav neviena augstāka par biržām. Mēs nerunājam par politiskajām struktūrām, tikai par tirzniecības. Biržas pārvalda milzīgu daudzumu kriptovalūtas. Biržas ir lielākie tirgus veidotāji. Kad klubs kļūs par tirgus veidotāju, tas pacelsies vienā līmenī ar biržām. Klubs varēs kļūt par viņu partneri. Un tas tiek darīts ne tikai peļņas dēļ. Tas ir drošība. Droša savu aktīvu izvietošana ar atgriešanas garantiju, droša operācija un darba procesu veikšana. Klubam ir 3 galvenie motīvi, lai kļūtu par tirgus veidotāju. Instrumenti no biržas. Mēs iegūstam galvenos instrumentus tirgus veidošanai, proti, mēs iegūstam pilnu orderu grāmatu. Tās orderu grāmatas, kuras redz parastie treideri, ir 15% no patiesības par visu tirgu, par to, kas tur ir, bet pārējie 85%, kas trūkst šajā grāmatā, tiek nodrošināti tikai tirgus veidotājiem. Tagad iedomājieties, ka jums pieder ne tikai šīs siltuma kartes, kuras internetā var atrast katrs otrais, bet jūs redzat pilnu ainu, zināt, kur ir likviditāte. Jūs konkrēti redzat stop-loss uzkrājumus, pirkšanas un pārdošanas orderus. Jūs redzat visu, reāla laikā, jo birža nodrošina jūs ar šiem datiem. Un ko mēs ar to darīsim? Protams, interpretēsim savā labā. Tas, kurš saprot, cik tas ir izdevīgi, pievienosies klubam. Un tie vairs nebūs tikai tirgus dalībnieki. Tie būs pilnvērtīgi kluba partneri, kas spēs noteikt tirgus tempu. Klubs kļūs par biržas palīgu elementu, un tie, kas tajā būs, iegūs sev zelta loku. Tas ir lielu ienākumu avotu. Apskatiet schēmu. Kas ir mūsu lielais ienākumu avots? Zīmēšu, lai jūs to saprastu. Skatieties, šis aplis ir mūsu klubs. Klubs sadarbojas ar biržām. Klubam ir kriptoprodukti, kriptovalūtas. Pirmkārt, mēs strādājam ar biržām, un tās mums maksā naudu par mūsu darbību, par apjomu palielināšanu, biržas uzlabošanu, lai tai pievērstu vairāk uzmanības. Mēs to izvirzām topā, uzturam tās darbspēju, nodrošinām likviditātes piegādi. Biržas par to maksā lielu naudu. Tas viss ir ienākumi bez tirzniecības. Mēs arī varam sadarboties ar kriptoproduktiem, kas mums arī maksā naudu. Un tās ir lielas naudas. Kriptoprodukti var izvirzīt prasības. Piemēram, nokļūt konkrētā biržā, nosacīt veikt tur 3 reizes, lielāku apgrozījumu palielināt apjomus. Mēs to izpildām, un viņi mums par to maksā naudu. Turklāt mēs vēl pelnām no šī kriptoprodukta, jo mēs paši tirgojam šo aktīvu. Mēs to pārvaldām. Mēs, izpildot uzdevumu, paaugstinām tā cenu.